Apstīsimies grafiski, kā noteikti virziena koeficienti. Mums ir divas definīcijas, kas jāzina. Argumentu pieaugums un funkcijas pieaugums. Argumentu pieaugums ir, cik ļoti x pieaug, un funkcijas pieaugums ir, cik ļoti y pieaug. Šeit apstīties par rūtiņām. Argumentu pieaugums 1, jo viena rūtiņa. Un funkcijas pieaugums ir 2, jo ir 2 rūtiņas uz augšu. Mēs šeit analītiski varam salikt šos ciparus vērtību tabulā. x0, tas nozīmē, ka te ir 1, 2, mīnus y būs mīnus 2. Un kad x ir 1, šeit, tad y būs 0. Mēs šos te ciparus varam saspraust pirmajā formulā, kas man likās visķēpīgākā ir, ko visķēpīgāk saprast. Mēs izspraužam šo pirmo iegūto skaitli 0 un dalām to ar 1 mīnus 0. Tas ir vienāds ar y mīnus 2, kas ir vienkārši plus 2, dalīts ar 0 mīnus 2, tas ir atkal 2. Mēs iegūstam x ir vienāds ar y plus 2 dalīts ar 2, un pārveidojot šo te, mēs iegūstam, ka 2x mīnus 2 ir y. Taisnības vienādojums šādi var noteikt. Mēs varam spriest, kad funkcija pieaug par divām vērtībām, kad arguments pieaug par vienu vērtību.